Reiz ir jābruņojas ar milzīgu pacietību, jo tie lielie darījumi un sevišķi starptautiskās kompānijas nenotiek ātri. Nekad viņi nav notikuši ātri. Un, ja tu gribi kaut ko ātri izdarīt, tad visticamākais tas jau ir sākumā pakļauts neveiksmē vai kaut kas tiks salaists dēlī. Ir jābruņojas ar milzīgu pacietību. Protams, ka tā ir sistēma arī, kur tev ir follow up jātaisa, ir jāsako līdzi, ir jāmēģina uztaustīt tās lietas, kas tiešām klientam ir vajadzīgas. Jo tās lielās kompānijas, viņiem, protams, viņiem ir milzīgi savi procesi iekšā, ir noteikts veids, kā viņi vispār izvēlās piegādātāju, jebkurai lietai. Un tā kā jābūt gatavam lasīt daudz un dažādus dokumentus, līgumus, jābūt gatavam karot ar viņu puses juristiem un par kādiem līguma punktiem. Tās tādas praktiskās lietas, bet īstenībā, protams, ka jābūt gatavam tev pašam, tās sarunas braukt, vest, un vienmēr ir jābrauc. Uzskat, ka lielām starptautiskām kompānijām sarunām ir jābūt klātienē, attālināti ir forši. Bet klātienē ir pavisam cits efekts, kad tu sajūti to ka cilvēks ir šeit. Un arī tas uzticības, tas moments un viss pārējais, kas ar to saistās. Un, protams, tev ir jābūt labai prezentācijai, sagatavotai, noslīpētai, bet arī es nekad, man liekas, ka neesmu baigi arī ar tām lielām kompānijām. Es nekad neesmu runājis tīri pēc prezentācijas, pēc tiem, bullet pointiem, jo tos visus prezentāciju viņi var izlasīt. Viņi izlasa paši pirms tam, un tas neinteresē. Bet vairāk ir jāstāsta par tiem success storyiem, par tiem caseiem. Ir jāstāsta par komandu, kas šeit ir apakšā, cik liela ir komanda, kādi profesionāļi šeit ir. Tur var pieminēt arī to, ka mums ir komandā tik daudz cilvēku ar doktora grādiem, inženieri, viņi ir bijuši ar mums no paša sākuma. Tā kā tas ir tas, jāiedod klientam tā uzticība tam, ka, hei, es esmu īstais tas sadarbības partneris, ar ko es gribu noslēgt ilgtermiņa līgumu. Jo īstermiņā daudzi var noslēgt, pēc tam aplausties, un tas viss arī ātri beidzās. Bet ilgtermiņa attiecības un līgums un biznesa, tas ir tas, uz ko ir jāiet. Ir jāgatavojas. Protams, tām lielām tikšanām ir jāgatavojas, ir jāpapēta, ir jāpaskatās arī cilvēki. Kas viņi tādi ir, kādas viņu lomas uzņēmumā. Kurš īstenībā pieņem to lēmumu, to gala lēmumu. Jāpastrādā ar viņu vairāk, arī tikšanās laikā. Pati komunikācija, acu skatiens ar viņu vairāk. Un tur jau tas connections arī rodās. Un tas ir viens no tādām lietām, ko piezīmēt. Tas ir tas, arī attiecību būvēšana. Mums daudz lielie darījumi ir notikuši pateicoties tam, ka tie arī partneri un arī klienti viņi atbraukuši pie mums uz Rīgu. Jo bieži vien arī tās pašas Rietuma Eiropas, joprojām cilvēkiem ir kaut kādi priekšstati par to, ka mēs esam kaut kāda postpadomju valsts, un ka te īsti nekas nav, un te mūs aplaupīs uz ielas, apkrāps, un kas vispār tādi jūs esat. Bet, mūsu gadījumā viņi atbrauc uz ofisu, 100% visiem mainās priekšstats par to, kas ir mūsu kompānija, cik mēs esam lieli, cik mēs esam nopietni, kādi ir cilvēki apkārt. Cilvēki ir atvērti, komunicē. Jebkurš cilvēks nāk, mums ir visi faktiski sasveicinās ar to partneri, klientu, un viņi to redz un viņi to jūt. Es teiktu to, ka arī pārējo tā iesaista, jo galu beigās visi šajā uzņēmumā, jebkurā uzņēmumā, visi darbinieki ir pārdevēji. Katrs savā veidā, savā iesaistījā līmenī, bet visi mēs esam pārdevēji. Mēs pārdodam to savu kompāniju tam potenciālam klientam. Jā. Šis ļoti, ļoti vērtīgi. Es arī dzirdu, ka tev tieši tas pats, kas man ir. Es neredzu tikai, ja man, piemēram, ir kaut kāda saruna ar uzņēmumu vadītāju. Es neredzu tajā darījumā tikai uzņēmumu vadītāju, ka šim man, vajadzētu izpatikt. Ko ļoti bieži ir tāds absurds pieņēmums sales aprindās, pārdevēja aprindās, ka ja tu patiksi uzņēmumu vadītājiem, tad jau tas darījums notiks. Un cik reizes uzkāpis uz grābekļiem, kad uzņēmuma vadītājs piekrīt, komanda izrāda tik lielu pretestību, jo tu viņiem nepatīc, jo tu par viņiem neinteresējies. Tu neesi viņiem interesants, jo tu jau risini šiem cilvēkiem problēmas. Šis jau būs galvenais ieguvējs no tā, ka viņam atrisinās problēmas, bet gala rezultātā tie, kas iegūs, būs tie
ne rutīnas cilvēki, bet tie, kas operē un tie, kas darbojās un supportē to business as usual darbību. Un, ja tu iepatiksies viņiem, tad gan esmu redzējis tādu situācijas, kad viņi pārdod tavu risinājumu tik daudz uzņēmumu vadītājiem, ka viņš nopērk to risinājumu no tevis. Lai gan viņš negribēja sākumā, un to viņam iespējams nepatika, kas ir unikāli. Tas vienkārši nozīmē, ka uzņēmums nepieder vienam cilvēkam, viņš pieder tam pamatam, kas arī veido to uzņēmumu. Protams, tas uzņēmums ir organisms, un tur ir katra tā šūniņa, kas dod savu viedokli, un arī palīdz pieņemt to galu lēmumu.